uztvert varu ikvienu. Pa durvīm ienāk mazāja, pikta kā katru dienu. Tā nes, kāpēc naktīs pagulēt nevar, kādam tā jāsavalda. Tā sarkanām acīm vēras un teica, ka nodzešot mani zem galda. Pēc 5,5 miesiņa kausiem meiča saņems, kā sašauta kāja. Par klubu, ko sauc zilās debesis zvaigznes, rīt tāpat kā aija. Un mazliet pārņem žēlums, ka liku meitenei šādi ciesti. Bet arī jaunajiem jāzina 6 kausi, man nav griesti. Ar lielu saļra šķīvi, kad pārā ienāk fermeris Reinis, jautri svinēdams dzīvi, jo šorīt uz miežiem daudz ir līstam, sejā līksne valda. Par godu lielajam lietu Reinis nozešot mani zem galda. Bet katru dienu cīnoties ar prasīgājiem stādiem, ir zemnieks rādis pie tīra ūdens bez pievienotiem grādiem. Pēc 9,5 kausiem Reinis nespēj vairs loģiski spriesti, viens zemē krītot jauš, ka 10 kausi man nav griesti. Nokopju vēl vienu saļveru supu, kad redzu, kā arī Janka un Bullis Rīgas apmeklē klubu. Tie beidzot kopā sagājuši, dzīvetiem tagad salda, un par šiem lieliem svētkiem Janka nodzešot mani zem galda. Pideri, dideri, dideri, dam. Var just, ka Janka rudīts un mana slava to nesatrauc, jo dzīvē šķidras lietas viņa plūdušas ļoti daudz. Pēc 15,5 kausa zupa man noraustās iekšā, un nesagremotā formā nolem izšļāties man priekšā. Alus un kauna pilns es krītu blakus Reinim un Aijai, gan pāļa, gan šoka dēļ arī esmu līdzi sašautai kājai. Un baumas skrien kā kumeļš zin jau tuvi un tāli miesti, un zināšu turpmāk es, ka 16 kausi man ir griesti. Pideri, dideri, dideri, dam.